Čau, draugi! Esam mūsu noslēdzošajā podkāstu epizodē. Esam kopā ar Kasparu, kurš jau ir veicis pats savu mājas būvniecības procesu. Sveiks, Kaspar! Sveiks! Kā jūties? Pirmā pieredze podkāstos, redzēs, kā būs, ir maziņš satraukums. Tāds pozitīvs satraukums. Bet ļoti labi, bet pirmā māja arī bija jau uztaisīta. Cerams, ka pēdējā. Pirmais jautājums. Māja no koka vai māja no mūra? Tāds interesants jautājums. Man kaut kā tā liekas, kad mājas ir jābūvē no tā, kas mūsu reģionā, mūsu vidē ir pieejams. Un Latvija ir koku zeme. Tāpēc man kaut kā likās loģiski, kad māja ir jābūvē no koka. Un mūri ir jāatstāj citiem reģioniem. Labi, īsumā pastāstīja, kāpēc tu izvēlējies būvēt vispār māju, jo tirgu un tajos pašās dažādu veidu platformās ir pieejams jau gatavs mājas, kuras tu varētu nopirkt īsumā. Kā tev šķiet, kādēļ? Man tas ceļš bija tāds, kad man bija salīdzinoši specifiskas prasības nodefinētas. Es zināju, ko es gribēju. Man bija konkrēta vieta, reģions, kur es gribēju dzīvot. Man bija konkrētas prasības attiecībā uz māju, kādu es gribu redzēt māju. Kāds izmērs, kāds plānojums, cik istabas. Protams, tas viss savā ziņā ir peldoši, bet rezultāts bija tāds, kad tirgu es no esošā piedāvājuma neko īsti nevarēju atrast, no uzbūvētajām mājām. Un es atminos to laiku, kad es aktīvi sekoju līdz tirgumu un meklēju tos potenciālos īpašumus, ko iegādāties. Es gada laikā varbūt apskatīju 5 īpašumus, kas bija tā vērta, lai tur aizbrauktu paskatīties. Un neviens nebija ne tuvu tam manam vēlmi sarakstam, ko es gribētu redzēt. Tad es nonācu pie tā secinājuma, ka ir nepieciešams attīstīt savu projektu un būvēt māju. Tāds ir tas īsais stāsts. Bet kā tu nonāci līdz brīdim, kad tu izvēlējies apkuras sistēmu ar siltumsūkni? Domājot par apkuras sistēmu, pirmais jautājums, kāda veida apkure. Tur nebija nekādu vispār šaubu, ka tai jābūt grīdas apkurei. Tā bija vairāk no pieredzes esot tādās mājās, kur jau ir grīdas apkure. Salīdzinot ar tajā laikā es dzīvoju dzīvoklī, kur bija radiatora apkure. Un tad man nebija nekāda nemazāko šaubu, ka jābūt grīdas apkurei mājai. Ir tīpaši tāpēc, ka man ir viens stāv māju, bet arī māja ir 2 stāvu vai 3 stāvu, tur es uzskatu, ka ir jābūt grīdas apkurei. Un tad es meklēju tos risinājumus, kādi ir iespējami pie grīdas apkuras. Patiesībā tur ir jautājums, kādu automatizācijas līmeni es priekš sevis gribu. Un es priekš sevis gribēju maksimālu automatizācijas līmeni, lai man apkurē vai apkuras nodrošināšanā nebūtu jāiesaistās nemaz. Attiecīgi tāds risinājums kā kaut kādi malkas katli, granulu katli vai kaut kādi tādi, tas atkrita automātiski. Vai tur kaut kādi kombinētie risinājumi, kad kaut kāda kamīna kurināšana nodrošinātu vēl arī apkuri. Tas man likās nepiemērots manam dzīves ritmam un manām vēlmēm. Un bišķiņ ejot tālāk uz priekšu, ko es varbūt sākotnēji neapsvēru, bet kas beigās nospēlēja viennozīmīgi par labu siltumsūknim, ir tas, kad ar grīdas apkuri un ar siltumsūkni uzreiz arī var nodrošināt kondicionēšanu mājās. Kas investīcijas ziņā tie bija papildus dažas 100 eiro, tas neko daudz nemaksāja, bet ja man būtu bijusi gāzes apkure, tad, lai nodrošinātu kondicionēšanu, tad man būtu vēl daži tūkstoši jāinvestē, papildus jāvelk caurules, papildus jāliek bloki, moduļi, lai nodrošinātu kondicionēšanu. Un tā gaisa kondicionēšana, dēļ tā, ka viņi patiesībā pūš augstu gaisu, viņa nav komfortabla sadzīvē. Tavā būvniecības procesā, kā tu vērtē sadarbību ar visiem, in general, lielajiem iesaistītiem sadarbības partneriem? Ir brīži, kad tu, esi domājis, ka tu varēji to darīt savādāk, vai kopumā tu esi apmierināts no tā, kas ir veikts?
Sadarbība, es teiktu, man kopumā bija caurmērā laba. Faktiski visos posmos. Tas laikam tas iemesls, kāpēc tā bija laba, jo es tā kā caurmērā izvēlējos kompānijas vai brigādes vai meistarus, par kuriem man bija pašam vai nu ļoti labas zināšanas references, vai no paziņām, no tirkus es dabūju ļoti labas references. Mana pieredze ir tāda, ka vislielākās problēmas vai sarežģījumi bija, tāda problēmas varbūt ir pārāk stiprs vārds. Sarežģījumi bija ar tādiem individuāliem meistariem, kas strādā varbūt ļoti mazās komandās, pa pāriem vai vieni paši. Tur tādi sarežģījumi lielā mērā uz termiņu ievērošanu, uz laika plānošanu. Jo caurmērā, jo lielāka vai jo nopietnāka brigāde vai jo nopietnāka uzņēmums, jā, vai cilvēku kopums, kas to dara, jo tas ir uzticamāk. Tas nenozīmē, ka arī šajos posmās nebija sarežģījumi. Tādi bija viennozīmīgi, bet viņi bija prognozējamāki, viņi bija vieglāk menedžējamāki, tur proaktīvāk tā komunikācija un arī risinājumi bija saprātīgāki. Ko tu būtu darījis savādāk, ja tev būtu šajā brīdī tā iespēja, ar savām jau zināšanām tagad? Es šo jautājumu es pārdomāju, iepriekš mēģināju saprast, vai būtu kaut kas fundamentāli savādāks. Īsti nē. Ar šo pieredzi es droši vien, man lielākie sarežģījumi radās iekšdarbu laikā, kur man to gala iekšdarbus, respektīvi špaktelēšanas, krāsošanas, flīzēšanas un tos darbus, tos man veica salīdzinoši tāda ļoti maza komanda. Es laikam otrais būvējot, es laikam pameklētu lielāku brigādu vai pat varbūt uzņēmumu, kam nokontraktēt visu varbūt darbu apjomu. Bet tā fundamentāli, man liekas, es nekādas lielas kļūdas tajā procesā nepieļauju. Tas rezultāts man ir ļoti, ļoti, ļoti apmierinošs. Tāds jautājums, es zinu, kad ir teiciens, ka tur sev māju, tur normāli var uzbūvēt tikai ar trešo piegājienu. Man laikam šis nebūs tas gadījums. Tad gala jautājums. Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas ir paredzējuši nākotnē, vai tūlīt jau būvēs māju? Īsumā pāris tur atziņas. Varbūt neiešu tehnisko sadaļu un tādām lietām. Es domāju, pirmais ir baigi svarīgi apzināties savu finanšu stāvokli, ko es un mana ģimene spējam, kādas ir mūsu kapacitātes, kādi mūsu līdzekļi, ko mēs varam pārdot, kas mums nav vajadzīgs, kādi mūsu kredītspēja. Tas īstenībā tad veido arī to sākotnēji to ietvaru, ko tad es vispār varu atļauties. Un tad izējot no tā, tad var jau sākt plānot, vai man ir pietiekoši līdzekļi vispār mājai, kādai mājai, kāda apmēra mājai. Tad lai to, protams, varētu izdarīt, tad ir arī jāsaprot, vismaz aptuveni jāsaprot, cik tad uzbūvēt māju maksās un kādas ir tās tekošās izmaksas vismaz aptuvenā līmenī. Un tur nav īsti vairs, man liekas, īpaši atšķirības, vai tā māja ir mūra vai koka vai kāda, tad tās izmaksas salīdzināmām mājām būs līdzīgas. Respektīvi, tad galvenais ir saprast, vai finansiāli es to spēju izdarīt, jo tas lēmums būvēt māju, tas tomēr varētu būt viens no fundamentālākajiem lēmumiem, ko vairums cilvēku savā mūžā pieņem. Un es uzskatu, tam ir jābūt gatavam. Tas, ko es vēl silti ieteiktu, ir noteikti sastādīt budžetu mājas būvniecībai. Tam nav jābūt super detalizētam, bet tam jābūt pietiekami detalizētam, lai varētu arī ikdienā sekot līdzi, kā tad tā būvniecība iet līdzi budžetam. Un noteikti ir aspekts tāds, ka māju būvējot ir vairāki desmiti pozīciju, kur var izdarīt kaut ko
labāk, kaut ko dārgāk, kaut ko vairāk, bet ir jāapzinās, ka katra tā pozīcija tur nozīmē uzreiz 100 eiro klāt pie izmaksām. Es arī ieteiktu sekot arī tam līdzi. Patiesībā tur arī tas budžets un sekošana līdzi palīdz saprast, cik tālu tajā būvniecības procesā es esmu aizgājis jau no tā budžeta projām un kādas tad man vēl ir spējas vai buferi kaut ko tālāk izdarīt. Jo budžetā noturēties mājas būvniecībā ir, man liekas, kad ir salīdzinoši grūti. Un no tāda realizācijas viedokļa, es domāju, baigi svarīgi ir, ja nav pašam tādas labas tehniskās zināšanas par būvniecības procesu, tad ir baigi svarīgi, lai būtu cilvēks, kurš varētu pakontrolēt to būvniecības procesu, kad ir kvalitāte pietiekamā līmenī, kad netiek pielaistas kļūdas, kad netiek taisītas kaut kādi īsceļi, kaut kādi apkārtceļi. Man pašam tādas būvniecības zināšanas varbūt ir tādā labā iesācēja līmenī, bet, man brālis, kuram par šo jomu ir ļoti liela interese, viņam ir zināšanas, un viņš man šajā ziņā ļoti daudz palīdzēja nodrošināt to, ka tīri tehniskajā ziņā, kad lietas tika izdarītas tā, kā tām būtu jābūt izdarītām. Pēdējā lieta, ko es ieteiktu, droši vien arī apzināties, cik daudz konkrēti katrs cilvēks var ieguldīties tajā būvniecības procesā un tieši laika ziņā, tieši savu personīgo resursu ziņā. Būvniecībā viens nav darītājs, vienam pašam kaut ko izdarīt ir ļoti sarežģīti, tie darbi iet ļoti lēnām. Un tas prasa laiku, tas prasa enerģiju, tas prasa fizisko piepūli, tas prasa emocionālo piepūli, tas prasa laiku prom no ģimenes. Es laikam ieteiktu nebūt cilvēkiem baigi optimistiskiem par to, ko katrs var tiešām veltīt tajā būvniecības procesā. Tā. Labi, Kaspar, paldies par tavas veltīto laiku. Draugi, ja vēlties būvēt māju un vēlties tur siltumsūkni, mēs arī jums varam palīdzēt. Tiekamies jūsu objektos.